Baltijā lielākais pasažieru pārvadājumu sniedzējs Ekolines, kas šajā tirgu strādā jau vairāk kā 20 gadus, sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību Apeirons un Siguldas novada pašvaldību 18. septembrī aicināja masu mediju pārstāvjus uz preses konferenci, lai plašākai sabiedrībai prezentētu un ļautu izmēģināt modernākos Latvijas iekšzemes pasažieru pārvadājumos izmantotos autobusus. Šodien mēs prezentējam divus jaunus autobusus, ko mēs esam iegādājušies tieši starppilsētu pārvadājumiem. Tie jau būs 7 tādi speciāli autobusi, kas ir domāti pasažieriem ar īpašām vajadzībām, lai viņi varētu ar ratiņkrēsliem vai nu mammas ar smagām mantām un saviem ratiņiem ļoti vienkārši iekļūt autobusos. Un to mēs gribējām parādīt, ka mēs attīstamies. Attīstība ir ne tikai mums, bet arī iedzīvotājiem, kuriem ir vairāk iespējas apceļot Latviju, braukt, pārvietoties. Jāsaka godīgi, ka valsts rocība šobrīd neatļauj pārvadātājiem plaši domāt par atbalstu personām ar kustības traucējumiem, bet tomēr ir vairāk uzņēmēji, kuri jau sāk par to domāt, jo gan Eiropas regulas prasības paredz, ka pēc zinām laika perioda jāstājas spēkā šiem noteikumiem, gan arī ministra kabineta noteikumi Latvijā paredz, kad šīs prasības stājas spēkā. Ekolinam ir trāpījušies pietiekami gari maršruti, un tie ir tie, uz kuriem vispirms attieksies regulas prasības. Ja? Tātad maršruti, kuru garums pārsniedz 250 km. Un vislielākās problēmas jau ir nodrošināt to, lai pasažieris būtu apmierināts garā ceļā. Mēs cenšamies kopā mūsu darbiniekiem padarīt to pasažieru dzīvi jaukāku, patīkamāku, arī drošāku. Tādas lietas, ka internets autobusās, tas jau drīz paliks pa ikdienu, nevis pa kaut kādām ekstrām. Tā kā šobrīd mēs aprīkojam arī šos autobusus, kuri tagad ir ar internetu, un arī pārējie autobusi Latvijā, es domāju, ka kādu pusgadu laikā būs aprīkot tā, lai varētu izmantot arī internetu. Pa Eiropu braukt tādām valstīm, tur ir diezgan piedomāts par iekļūšanu, izkļūšanu no sabiedriskā transporta. Ir tramvaji, trolejbusi, arī pat metro ir ļoti, kad bijusi arī Taivānā metro ļoti piekļuvumi ratiņkrēslā arī cilvēkām, mamām ar ratiņiem. Bet Latvija arī man prieks, ka domā un iet uz priekšu un dot iespēju. Šoreiz gribās uzsvērt to, ka tiešām šis Ekolines piedāvājums ir interesants, ātrs, neapgrūtinošs. Tas nav tā kā kaut kādas speciālas ilgas pariktes jāliek ārā, bet ļoti ātri viss notiek un cilvēks nejūtās kā apgrūtinājums, bet kā ik viens pasažieris un izmanto to pašu, ko visi pārējie. Man liekas, ka tā iespēja ir tiešām brīnišķīga. Latvijai nebijusi, bet šajā gadījumā ļoti noderīga un vajadzīga. Un jācer tikai, ka cilvēki pēc iespējas vairāk šo lietu izmantos. Mēs ar Ekolines arī jau iepriekšēji ievērtējam tos, ko viņi ar mums konsultējās, apmēram, kā tas lietojās, kāds būtu labāks risinājums un tam līdzīgi. Šitais modelis, man tiešām liels paldies visiem šiem pasākumu vaininiekiem, jāsaka. Galvenais, ka šis autobus piestās da jebkur, un šis pacēlājs izlaidīs to cilvēku tur, kur viņam būs tieši vajadzīgs. Lai nerastos dažādi nepatīkami pārpratumi, savus braucienus vēlams laicīgi plānot un par to ziņot pārvadātājam. Ļoti vēlams būtu, ja cilvēki šādos gadījumos vismaz 70 stundas iepriekš parūpētos mūs painformēt un saskaņot savus ceļojumu plānus. To var darīt gan telefoniski, vēršoties pie mums, gan rakstot e-pastu, vai arī autoosta arī pieņem šādus pieteikumus un tad nosūta tālāk pārvadātājiem, tas ir mums. Un mēs tad attiecīgi varam norīkot konkrētajā reisā jau autobusu, kas mums ir aprīkots ar lifta pacēlāju, lai cilvēkam tiešām ceļojot būtu ērti. Tātad tagad iespēja ir dota, atliek tikai to izmantot. Visvairākos ierobežojumus mēs saliekam paši sev. Ko tad es jau tur nevarēšu, mēs pat nemēģinām. Tā kā pamēģināt, un tāds uzreiz pēkšņi izrādās, wow, es to varu, un tas ir baigi forši. Un tad to dzīves latiņu var arī mazliet augstāk var pacelt. Šī pasākumā tikai vienīgi puiši. Kaut kā meitenes pietrūkst. Ekolines veiksmes stāsta pamatā ir atbildības sajūta par saviem pasažieriem. Uzņēmums lepojas ar savu precizitāti un pārvadā pasažierus un to bagāžu atbilstoši starptautiskiem standartiem. Savas darbības laikā Ekolines ir kļuvusi par vienu no lielākajiem un veiksmīgākajiem Latvijas uzņēmumiem ar 100% Latvijas kapitālu. Mēs nodarbojamies gan starptautiskajā tirgu, gan ir iekšzemes tirgu. Kopumā mums ir aptuveni vairāk kā 100 autobusu, kur ikdienā strādā. Mēs pārvadājam ārkārtīgi daudz cilvēku, un mēs arī ļoti daudz nobraucam. Tāds interesants skaits, ka tikai pa pirmo kvartālu šogad mēs nobraucam 3 reizes apkārt zemeslodē.